šī gadījumā, vai es saprotu, tas ir tiek izskatīts, formulēts kaut kādā veidā ekonomikas ministrijā, kas pats sadarbības iespēja arī nākt pie jums uzrunājot, tas nebūtu. Es pats esmu šo uzņēmumu apmeklējis, arī klātienē redzējis šo potenciālu, redzējis arī to, ko viņi jau izdarījuši. Iepazinies ar dažādām publikācijām arī presē, un šīs uzņēmumus veiksās ne tikai pie mums, viņš veiksies ļoti lielā daļā uzņēmumu industrializācijas attīstība, kā ekonomikas ministrijas attīstība. Mēs esam ļoti aktīvi ņemot dalību arī militārās jomas attīstībā, industrializācijā, tā skaitā arī šeit mēs redzam. Un tas arī ir mūsu uzstādījums, ko mēs šobrīd ļoti aktīvi aicinām ņemt vērā visas valsts institūcijas. Un es personīgi par to ļoti iestājos par to, ka valstī izdarot jebkādēļ pasūtījums, publiskajos pasūtījums, ir jāņem vērā nacionālā kapitāla interesi un jāskatās, kādā veidā projekts var realizēt, izmantojot nacionālu kapitālu. Mēs to šobrīd ļoti veiksmīgi esam sākuši darīt, piemēram, militārajā industrijā, kur mums ir ļoti labi piemēri, piemēram, Latvijas piemērs. Mums ir ļoti labi piemēri dažādās lokalizācijās, kur no lieliem pasūtījumiem mēs spējam lokalizēt vidējo sastāvdaļu ar gan augstu īpatsvaru. Tāpat arī šeit es iestājos par to, ka neskatoties to, kas būtu potenciālais piegādātājs vai kādu pakalpojumu valsts no savas puses pasūta, ir svarīgi neaizmirst par vietējo komponentu un vietējo uzņēmēju spēju maksimālu izmantošanu. Es uzskatu, ka šobrīd Latvijas ekonomikā un tautsēmniecībā šis faktors publiskos iepirkumos praktiski vispār netiek ņemts vērā. Es saprotu, šis ir kaut kādā ministrs kabineta līmenī skatījis, ka ekonomikas ministrija kaut ko sagatavojusi. Es vienkārši nezinu, to neesmu runājis. Tad pirmais internets. Jā, ministrs kabineta līmenī šis nav skatīts. Šis ir skatīts, ja jūs runājat par šo konkrēto jautājumu, tad šis skatīts liela investīcija padomas formātā, kur mēs bez uzņēmuma dalības, bez iesaistīto pušu dalības valdības līmenī esam sprieduši par to, kādā veidā mēs varam vairāk vietējos pasūtījumos sasniegt mērķi, izmantot vietējās industrijas attīstību, neskatoties to, un šeit pasīdot neskatoties to, kas ir iepirku uzvarētājs, vai tas ir Latvijas uzņēmums vai kāds starptautisks uzņēmums, bet kādā veidā mēs iedzīvināt to domāšanu par to, ka tomēr ir jāskatās vietējās tautsēmniecības īpatsvars pasūtījumos, kur summas ir 10, 50, 100 miljoni. Tas ir ārkārtīgi liels un pietiekoši liels arī investīcija apjoms, kas dod iespējas arī attīstīt dažādu veidu industrijas. Un mēs ekonomikas ministrijā šo esam, manuprāt, ļoti lieliski pierādījuši. Piemēram, projekts, kas ir Laflores projekts, kur mēs vienu no mūsu kapitāla sabiedrībām kopīgi realizējam. Lokālā investīcija sasniedz 90 miljonus. Pusi no investīcijām tika lokalizēta. Un šobrīd ir sasniegts arī tas, ka viens no fundamentāliem investīciju projektiem, kas bija tātad šo betonu konstrukciju ražošanas notiek Latvijā, šobrīd viņi ir pārgājuši uz eksportu. Beztiem no nulles veidīgi biznesu Latvijā, kas ir iegūst eksporta potenciāli. Un man bija ārkārtīgi liels prieks, ka tas ir izdevies kaut ko tādu sasniegt. Šobrīd tās ir darba vietas, tur nav tikai uz vienu projektu realizāciju, bet viņas būs arī ilgtermiņā, viņas tur būs palikšana. Un vai jūs pats ir ar Rīgas attieksmi un kāda viņu attieksme, kas ir aizgājusi ekonomikas ministrijas līmenim un līdz... Man nav bijuši sarunas Rīgas attieksmē. Rīgas attieksmē pašai jāvērtē, kādā veidā viņi veic savu uzņēmumu attīstību un kādā veidā viņi pieņem lēmumus. Mums ir bijušas sarunas Rīgas vadību. Mēs esam arī ar viņiem pārunājuši šos jautājumus, uzklausījuši viņa redzējumā. Bet mēs nekādā gadījumā politiski nevaram nedrīkstam un arī nedrīkstamies jaukties iekšā uzņēmumu pašu pieņemtajos lēmumos, bet aicinām pašus uzņēmumus atcerēties to, īpaši publiskos uzņēmumus, kas ir valstī piederējuši uzņēmumi, ka viņi tomēr valstī piederējuši, viņiem arī jādomā par valsts tautsēmniecības attīstības iespēju izmantošanu. Un te mēs uz šo mēs uzstājam neatkarīgi no tā, no kā tiek veikts pasūtījums, vai tas ir vietējs vai kāds starptautisks uzņēmums.
šī komponente ir jāpaturprātā. Un vai šīs priekšrocības, ko jūs tā kā vēlamies izteikt, tagad sakot, vai jūs varētu materializēties kaut kādā pienākumā, kad tagad Rīgas satiksme ir obligāti izsludinot iepirkumu, ir jāpaskatās, vai vietēji neražo, vai likumā ierakstīt, jāiekļauj kaut kāda komponenti, kas uz vietas jādara. Mums ir saistoši Eiropas Savienības regulējumi, kas aizliedz šāda veida normas ietver likumos vai ietver kaut kādu veidu pasūtījumos. Eiropas vienotais tirgus to ierobežo, un tas arī dod iespēju gan mūsu uzņēmējiem piedalīties dažādos iepirkumos Eiropas Savienībā, cik daudz dalībvalstīs, tad arī cik dalībvalstu uzņēmumiem nāk piedalīties pie mums. Jāskatās, par ko mēs runājam par to, ka uzņēmuma vadītājiem ir jāskatās saimniecības šiem jautājumiem, un viņi nedrīkst uz to jautājumu skatīties tikai vienīgi no vienā skatu punkta. Viņiem jāatcerās arī par tautsaimniecības interesēm, un tā ir saimnieku pieeja, ko mēs mēģinām iedibināt, respektīvi, un mēs caur savu piemēru aicinot uzņēmumu vadībām par to domāt. Esam arī ļoti labi parādījuši to, ka tur var sasniegt ļoti labs rezultāts, pat pārsniegt kādu veidu ekspektācijas, ja tam šādā veidā pieslēdzas. Latvija šajā ziņā šobrīd iegūst jaunu pieredzi, un mēs visi priecājamies militārajā jomā par šādu veidu sasniegumiem. Bet tas, kā mēs vēršam uzmanību, kad Latvijā uzņēmumi, valsts uzņēmumi tam nepievērš uzmanību, veidojot dažādu veidu iepirkumus nacionālā līmenī. Turpretī mēs esam skatījušies, piemēram, mūsu kaimiņu valstu pieredzi šādos jautājumos. Mēs redzam, ka viņi to izmanto daudz veiksmīgāk un daudz vairāk padomā par to, pirms viņi kaut ko iegādājās valsts vajadzībām vai valsts uzņēmumu iegādājās. Viņi tomēr domā par savu valsti, tā skaitā par savu valsts tautsēmniecību, un veicot šīs iegādes, domāju savu industriju un mēģina veidot šos nosacījumus tādus, lai arī vietējā industrija pēc iespējas vairāk varētu tajā ņemt dalību. Tas, manuprāt, pareizi, un mēs tīm par to iestājamies. Protams, tam visam jābūt arī kopsakarā ar iespēju šos sasniegt arī uzņēmumiem izvirzītos mērķus, projektus runājot par Rīgas satiksmi, ka tas ir, lai Rīgas satiksmi varētu pārvadāt pasažierus, lai tas būtu viņiem ērti un lai tā būtu attiecīgā līmenī izbūvē. Šos jautājumus mēs nevaram noskatīt. Tāpat laikā mēs varam pacelties uz tādiem jautājumiem, kā piemēram Rail Baltica un interesi par to, kādā veidā mēs veidojam šo iepirkumu tādā veidā, lai tur būtu vietēju uzņēmumu lielāka dalība arī organizatoriskajā līmenī. Ja mēs salīdzinām Latviju un Igauniju, tad Igaunijā ko izdarīt un ko izdarīt pilnīgi citā veidā, kā Latvija izdarīja. Latvijā noslēdz vienu milzīgu līgumu, kuru vietējais uzņēmums neviens nepie kādiem apstākļiem varētu izpildīt, bet vietēji uzņēmumi kļūst par apakšniekiem, pa kalpiem, lieliem starpvalstu uzņēmumiem, starptautiskiem. Tāpat laikā Igaunijā liels nodokums vienkārši šo lielo iepirkumu sadalīja daudzos maziņos, un vietēji uzņēmumi ievērot Eiropas Savienības tiesības ņem daudz aktīvāk, lielāku dalību, un cits starpā arī izmaksas ziņā mēs redzam, tur ir pilnīgi cits iznākums, daudz veiksmīgāks. Tā kā tas prasa pielikt lielāks pūles, bet mēs to aicinām, mēs to nevaram nevienam likt darīt. Tas dienas beigās ir kāpot attiecīgo gan politiku, kas par šiem uzņēmumiem atbild, gan arī mēs šajā konkrētajā gadījumā par to neatbildam. Mēs varam norādīt uz to, ka šiem jautājumiem jāpaskatās ir mazliet arī no tautsēmniecības viedokļa, kas ir mūsu pienākums. Mēs tiekamies daudz uzņēmumiem, mēs uzklausām idejas, un arī šajā gadījumā mēs to esam darījuši un piekāpju šos uzņēmumus, lai viņi ieklausītos. Vai tas ir saistīts, vai tas tā saistība, ka Rīgas satiksmē ir izdomājis, beidzot viņi papildinās gan tos tramvaju parku, trolejbusu parku par jauniem, vai laikas viņām kaut kādā veidā ir saistīts, tas uzņēmums vienkārši lūk, ka tagad ir pēdējais laiks kaut kādā veidā izdarīt, nezinu, iestraukties tajā iepirkumā? Es domāju, ka pilnīgi loģiski, tāpat kā to dara arī konkurenti, kas arī tiekās man personīgi un arī starptautiski uzņēmumi, kuras arī ārvalstu vizītēs tiek uzrunāts no viņu puses.
es te neredzu neko unikālu. Visi, kas ir nozares dalībnieki, prot lasīt materiālus, uzņēmuma attīstības stratēģijas, un tas ir ļoti viegli nolasāms, tur nav nepieciešama nekāda politiskā inteliģence, lai saprastu, kāda veida investīcijas būs nepieciešamas uzņēmumu kurā brīdī. Un šajā brīdī, protams, visi ļoti labi apzinās ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski, kādas investīcijas būs nepieciešamas. Un mēs personīgi esam ticies ar vairākiem uzņēmumiem Latvijas un starptautiskiem, kas ir izrādījuši interesi, kur mēs arī esam ļoti skaidri norādījuši, ka mēs esam atvērti investīcijām. Un kad šiem uzņēmumiem ir jākomunicē attiecīgi, jāsako līdz, un tālākajām darbībām mēs neesam no pašu uzņēmumu. Tas, kas mums interesē pašam uzņēmumam, mums interesē budžeta jautājumi. Mēs skatāmies gan uz Eiropas Savienības struktūra fonda investīcijām, gan arī uz valsts budžeta investīcijām. Šie jautājumi šajā gadījumā ir diezgan saistīti. Mēs viņus nevaram atraut. Un, protams, mēs no savas puses skatāmies to, lai uzņēmumu šī investīcija plāga, kādā veidā viņi ietekmē arī citas valsts attīstības plānus, kas struktūra fonda investīcijas un tādu jautājumu. Un vai vēl bijis kaut kāds līdzīgs gadījums, kas nonāk, jūs teicāt valdība, tā nav lielo investīciju, pēc padomus darbu kārtībā, kur vietēji uzņēmumi ir iespēja prezentēt. Jūs sakat, pats paši nebija tur klāt. Viņi nedrīkst pienākt. Protams, tas ir kaut kāds cits līdzīgs piemērs, kad ir mēģināt pateikt, mums būs lielas investīcijas, ja cits uzņēmums iegādāsies no viņus kaut kādas pakalpojumus. Šāda veida darbības mums ir diezgan regulārs, īpaši attiecībā uz militāro industriju. Tas ir ļoti normāla prasība, ko mēs arī regulāri izskatām. Šajā gadījumā es vēlētos īpaši uzsvērt un pasvītrot to, ka šāda veida diskusija par to, kad kāds palielinās, ja šis uzņēmums tagad pēkšņi kaut ko no mums pirks, mēs nevienā brīdī nekad neesam neko tādu norādījuši un kādam lūguši darīt, tas ir īpaši jāsaprot. Tas, par ko mēs runājām, mēs uzklausot uzņēmumu, apskatījām iespējas un arī parādījām to, ka arī šāda veida iepirkumos, kas varbūt pirmšķiekam šķiet, ka mēs skatāmies tikai uz ārvalstu uzņēmumiem, ārvalstu investoriem, kad ir ne tikai jāskatās pat gadījumā, izvēlās ārvalstu investoru, tas, ko mēs norādījām, ir jādomā par viedēju komponentu, jo viedēja komponenta var būt gan liela, pat, ja izvēlās piemēram iepirkt pār 100 miljoniem, piemēram, tramvajus, tad vietējā lokalizācija var pārsniegt pusi neatkarīgi no tā, kurā vietā šie tramvaji tiek iepirkti Latvijā ārvalstīs. Tas ir tas, ko mēs savu pozīciju centāmies pateikt arī pārējiem kolēģiem, kad mums jāskatās šādās kategorijās aizvien. Caur šo vienu konkrēto piemēru, bet šādi piemēri mums ir gan daudz. Lielā investīcija darba kārtībā priekšlikums var iesniegt viens uzņēmējs, izmantojot Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru vai Reģefeks šo organizāciju. Tā skaitā pašvaldības savienību un Latvijas Darba pilsētu asociāciju. Ja šīs institūcijas nāk ar priekšlikumiem un principālis visi no viņām ir arī nākuši dažādiem priekšlikumiem. Mēs sākotnēji vērtējam, vai mēs šo jautājumu varam atrisināt bez lielo investīciju padomus starpniecības, pārsvarā mēs tos atrisinām bez. Bet ir gadījumi, kad šie jautājumi nav risināmi, kad mēs viņus pārnājam augstākā līmenī un attiecīgi pieņemam tālākos lēmumus. Šajā jautājumā, ko jūs specifiski uzdodiet, jau ejot uz lielu investīciju padomu, mēs ļoti labi visi apzināmies to, ka nekādā lēmuma netiks pieņemta. Tas bija jautājums, kuru mēs pārunājam saistībā ar industrijas iesaisti, vispār industrijas iesaisti kaut kāda veida valsts pasūtījumus, tad arī tautsēmniecības jomā mūsu uzņēmumi, diemžēl,
pasūtot, veicot dažādu veidu iepirkumus, vietējie komponenti praktiski nepievērš uzmanību. Ļoti maz. Mēs varam nosaukt un iziet cauri visiem iepirkumiem, ko publiskais sektors veids, tie ir ārkārtīgi liels investīcijas. Bet pateikt tā, kad šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība, ļoti maz, ne tikai viena nozara, kur tas noteikti kaut kāds pienākums, un tur līdz notiekam var parādīt ļoti labs rezultāts, ko tas iedod tautsēmniecībai. Un šajā visā sakarā tas interesantākais, protams, ir īpašnieku uzņēmumi. Mēs zinām, ka Rosnovskija uzņēmuma padomē ir Anastasija Dālovs kundze, un viņai savukārt kredētie mediji nosacīti nams, laikam tā saucās uzņēmums. Vai tur nav kaut kāda saita, vai tas nāk no turienes, vai nebūs tas jūs ciešās. ZZS tiek minēts par sadarbību ar Dālovu, laikam 24. gadā bija tikšanās ar ZZS vispirmījās, vai tas nedarās vienkārši aizvainojums visu šo notikumu? Es domāju, ka uz šo notikumu vistiešākā saikne būtu meklējuma tajā, kad esmu apgojis šo rūpnīcu un ticēs to visu rūpnīcu vadību klātienē. Un tas ir publiski pieejama informācija, kad es tur biju, ar ko es runāju, mēs nekad neesam slēpuši to. Es ar uzņēmumiem tiekos regulāri, tas ir mans normāls pienākums. Es šajā gadījumā neskatos, kas ir uzņēmuma īpašnieks, mēs skatāmies to, kādu dienestumu dod šis uzņēmums Latvijas ekonomikai. Konkrēti uzņēmumi ir spējuši attīstīt vairākus diezgan nozīmīgus Latvijas tautsēmniecības uzņēmumus, ir atdzīvināt vienu otru, kas jau bijis liels Latvijas lepnums, piemēram, Dzītene, šī ražot, ko konkrēti uzņēmēji spējuši atdzīvināt. Tā kā man nav no manas puses nekāda pārmetuma par viņu veikto uzņēmēju formu veidu. Tādā ziņā viņi visi ir diezgan tālu no valsts pasūtījumiem, un viņi nebūtu spiedāms, ka būtu liekams kopā kaut kādu atkarību no valsts pasūtījumiem. Cits starpā Tāvakos remontu rūpnīca bija ļoti labs stāsts, ko es klātvietnē redzēju, ka viņi ir spējuši pārgantēties no brīvības tirgus, kas man viņa gadījumā man vismaz šķiet, ka tas būs diezgan neiespējami izdarāms, bet viņi bija atraduši veidu, kādā veidā atrast cits kliegas no Eiropas, un principā, bet arī tur ir diezgan smaga konkurence. Mēs zinām, ka viņiem viegli neiet, viņi tur cīnās. Bet uzklausīt uzņēmumu attīstības vīzijas, tātad kā arī citiem uzņēmumiem, tas ir mans darbs, to daru, un es šeit nelieku nekādas līnijas, ka mums būtu kaut kādas īpašas vai īpašākas attiecības ar kādu no uzņēmējiem. Asinovs personīgi nepazīst, nav man bijis tā iespēja reiz tikties, un Dālovs kundze, jā, jums festīvi, es esmu vairāk kārtīgi ar viņu ticēts, un mums ir ļoti konstruktīvs dialogs, kā viena no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. Tad nekāda jūs noliekat, ka varētu būt kaut kāds politiskais lobijs, tīri tādu, es zinu, kaut kādu politiski iemeslu dēļ. Vai jums uzdodot šo jautājumu, kāda informācija jūs kaut mums liek, tad dot pamatu šādam argumentam? Ņemot vairāk, iepriekš ir izskanējis, ka ir bijuši neformālas tikšanās ar Dālovu zaļo klinieku no ZZS partijas biedriem, kas nav bijusi publiska un neparastos apstākļos, tad tas liek uzdot tādu jautājumu. Viņš maldīgi izpratni, tas ir tieši tāpat, kur cik tikšanos piedērēt par politisku tikšanos, es diezgan regulāri tiekos ar daudziem uzņēmējiem. Publiski, nepubliski, dažādos formātos, un ir tikšanās formāti, kur uzņēmēji lūdz, lai šo informāciju nepublisko, kur viņi dažādi iemesli dēļ. Un man to nav problēma, un tas ir mans darbs, un tas ir tas, tomēr Meklējums ministrs, un tā kā tikšanās ar uzņēmējiem ir neatņemama darbs sastāvdaļa. Un bet tā ideja, ka tagad rīzniekiem būtu jābūt 60 gadus veciem tramvajiem, kad būtu renovēti Daugavpilī tikai tāpēc, ka Daugavpils to var izdarīt, vai tas jums liekas pieņemami, jo tas galvenā ideja, ka viņi nevis būvētu jaunas tramvajas, bet renovētu tos pašus vecus. Šis ir jūsu pieņēmums, pabraukāt pa Eiropas galvaspilsētām, pasteikties ar tādiem tramvajiem braukāt cilvēku, un jautājums, cik mēs varam atļauties par to maksāt. Par to arī iedzīvotājiem jādomā.
Un tas, vai viņi pavaicināja, vai pie jauniem tramvajiem, tas arī ir jautājums. Tā kā tās iespējas, es uzskatu, ka prezentētas bija dažādas. Un vēlreiz mēs labi zinām šī uzņēmuma spējas, ko viņi spēj izdarīt. Tas uzņēmums ir reāls uzņēmums, kas Latvijā darbojas ar gan lielu vēsturi, un neatkarīgi no tā, kas tiks izvēlēts, man interesē par to, lai šie izvēlētie uzņēmumi arī Latvijas tautsēmniecībā veic ieguldījumus. Lai tas nav tikai, kad, piemēram, tramvaju gadījumā kāds to tramvajus, mēs visi pa viņiem samaksājam, iedzīvotāji maksā pērkot biļetes, bet Latvijas tautsēmniecībā paliek tikai kā prieks, ka mēs esam piesaistījuši kārtēju ārvalstu uzņēmumu, kas šeit ir iegādājas kā transportu. Man ir pārliecība, ka arī Latvijā uzņēmēji spēja gan veidot atsevišķas sadaļas, gan pilnībā izpildīt šādu veidu pasūtījumus, gan arī šādu veidu darbības veicot uzņēmumu vajadzētu spēt dot daudz lielāku pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai nekā tie dod šobrīd. Un tas ir mans pārliecība. Un es pie tā turos. Es esmu savā darbā, kopš esmu ekonomikas pietis, arī pirms tam redzējis ārkārtīgi augstu mūsu inženieru tehnisko potenciālu. Es redzu to, ka Latvijā var ražot baterijas, var ražot celtnes, industriālos celtnes, pat kā mēs Rīgas biros vienā uzņēmumā parādījām jauniesot jomu atklājām Rikon uzņēmumus, par arī ārvalstu investoru nākšanu tieši Rīgā pilnībā realizēt. Un tie nav vienīgi piemēri, kas parāda mūsu industrializācijas ļoti daudz potenciālu. Un publiskam sektoram, diemžēl, tas ir piemirsies. Un viņi šo faktu ignorē. Un savus iepirkumus veicot vienkāršāko ceļu. Manuprāt, tā nav saimniecības pieeja, un tādā veidā mēs nedomājam par Latvijas valsti, par valsts attīstību. Mēs varētu sasniegt daudz augstākus mērķus, ja mēs veicot savas darbības, aizdomātos par to, cik dod Latvijas tautsēmniecībai. Un tas jūs minējāt sākumā, ka Škoda arī, vai jūs arī Škoda esat ticies? Protams, Viņi arī izrādīja to. Protams, ir viena no spēlētājiem, tā kā šie ir ļoti nopietni spēlētāji, protams, viņi ir konkurenti, viņi to visu pēļ, mēs arī šajā eksperti. Sarunās arī liela investīcija padomē, ne jau tikai mēs sakāmies vienu uzņēmumu, tika apskatīt vairāk uzņēmumu, vairākas versijas un par to, ko mēs varētu potenciāli sagaidīt no tautsēmniecības. Tas ir viens ļoti šaubs jautājums, mēs skatāmies šo daudz plašāk, un arī šajā gadījumā vēlreiz uzsvaru gala izvēles būs tieši Rīgas satiksmei, kādā veidā viņi pieņems galu lēmumus, tas būs viņa atbildība, gan izmaksām, gan arī to ilgspēju, šo projektu ilgspēju tālāk. Arī viņiem ir jādomā saimniecis. Tas jūs minējāt to, ka tas ietekmes ir liels un jāņem vērā dažādi fiskāli un lielumi un nosacījumi, tirgus likumi. Vai tā ir tas viena valdības rokās, ka var arī satiksmei kaut ko piegrozēt viņu apetīti vai darīt tā vai citādā? Nē, šie jautājumi viennozīmīgi būs Rīgas satiksmes un arī akcionāri zināt, kas ir Rīgas doma, tā kā viņi būs tie, kas pieņems lēmumu. Protams, es arī jūtu tādu mazliet politisku šķautni visā šajā, un arī šie uzdotie jautājumi, viņi ir ļoti liela politisku šķautni, bet mēs nevaram skatīties, mums jānostājas tam visam pāri, un mēs arī aicinām visus citus kolēģus nostāties tam visam pāri. Un neskatīties šo jautājumu savā politisko šķautni, atcerēties par to, ka mums ir mūsu tautsēmniecība, mums jābūt saimnieciskam lēmēm, un jāskatās, kā mēs varam sasniegt maksimāli labāko rezultātu ne tikai iedzīvotājiem, bet arī mūsu tautsēmniecībai, mūsu arī valsts budžetam, kādā veidā mēs to darām maksimāli efektīvi. Tad es vēlreiz pēcēšu, tas priekšlikums nāca no uzņēmuma. Uzņēmums vērsās pie jums, lūdzu, vēl investīciju padomi. Nē. Prezentējam šādu ziņu. Uzņēmums vērsās pie pietiekami daudziem ministriem, ne jau mūsu vienīgiem uzņēmumiem, vērsās pie vairākiem ministriem.
Viņi iekļāvāt vēl investīciju padomē. Mēs ļoti daudz jautājumus iekļājām. Jūs interesēties tikai pa vienu. Jautājumu loks mums kolēģi varētu nosūtīt. Mēs atnām par vairāk par 10 miljārdiem. Esam izskatījuši jautājumus. Mums projekti ir ārkārtīgi daudz. Šis ir tikai viens no, un es neteiktu, ka tas ir pats svarīgākais, bet viņš ir svarīgs no domāšanas veida, kādā veidā mēs domājam, ko ietrīt uz spīd. Bet šo jautājumu mēs iekļāvām, ņemot vērā projektu apjomu, ņemot vērā vispār domāšanu kā tādu, kad mēs, piemēram, mēs ļoti daudz laika veltam ar jau minēju par industrijas lokalizāciju. Piemēram, militāras industrijas attīstības jomā par valsts veicot militāras iekļaujumus, par šī lokalizācijas loma ir diezgan būtiska, kur mēs arī mēģinām sasniegt apmēram 30%, lai tiktu lokalizācijas. Jā, tas izskaidri. Tieši tā, bet ko atšķirās militarizētais no tautsēmniecības? Pasaka, ir divas atšķirības, ko atšķirās tā pati ražošana. Un tad pēc būtības atšķirības nav nekādas. Tikai jautājuma problēma tā, ka Latvijas publiskā pakalpojuma veicēja nekad nav iedomājušies par to, ka patiesībā mēs varam paši arī to izdarīt, vienkārši netic savai valsts spējai. Mēs gribam šo ticību ieviest, lai cilvēki notic to, ka šeit var saražot kvalitatīvus produktus, mums nav vienmēr jāpārtiek no importa. Un mēs, ekonomikas ministrija, to pierādījām, attīstot, piemēram, vējparkus. Neviens neticēja to, ka vējparku attīstot no 180 miljonu investīciju, 90 miljonus mēs lokalizēsim un radīsim privāto uzņēmumu, kas tālāk eksportēs jau tos produktus citām valstīm, citiem uzņēmumiem. Un tas, manuprāt, ir piemērs, kur skaidri parāda, ka tomēr var. Ja šo uzticību uzticēt. Mums ir spējas fantastiskā līmenī, un kuras vienkārši vairāk jāizmanto. Un par šiem jautājumiem neviens nekad tā īsti nerūpjas jau minēja. Manuprāt, tas būs ļoti smags lēmums no uzņēmuma puses, ja viņi veidoja šādu, es nezinu, smags, bet slikts lēmums. Es to uzskatīšu par sliktu rezultātu, ja uzņēmums veicot šo iepirkumu nebūs panācis vietējās industrijas lokalizācijas kaut kāda veida attīstības līmenī. Man nav jautājums par, vai tas būs Daugavpils rūpnīca vai tas būs kāda cita rūpnīca. Bet pat tad, ja iepērk šo pakalpojumu kaut kur ārpus Latvijas no kāda cita starptautiska uzņēmuma, tad pie šādiem nosacījumiem šeit būtu jāpanāk to, ka daļa no šīs investīcijas, kas tiks investēta, tiks realizēta Latvijā, kad kāds komponents tiks ražots Latvijā, tad tiks atbalstīta vietējā industrija. Un es neredzu nevienu iemeslu, lai šādā veidā nesakrītos arī uz tautsēmniecības jautājumiem, ne tikai militārajā jomā. Skaidrs. Paldies.